PFC Daugavpils pret Valmiera FC. Nu šeit arī redzam abas komandas dodas laukumā. Tātad abas komandas veic sasveicināšanos pirms šīs spēles. Un šīs spēles tiesneši galvenais tiesnesis Jevgeņijs Kiedriks, viņam palīdzēs Andrejs Zaharčūkovs, Raimonds Statviks. Un šeit tagad varbūt labs pirmais moments Valmieras komandai dodas uzbrukumā. Šeit citiens pa vārtiem. Kas par iespēju šeit bija Valmieras komandai jau spēles 2. minūtē atklāt šīs spēles rezultātu. Jā, viņš šos momentus no Valmieras komandas. Un Gaučo jātur devās aktīvi uz priekšu. Iespējā tātad sekoja Peneloze. Lai šeit saspēle. Un skaisti šeit izdodas, var doties uz priekšu tagad Diops tieši. Diops tiek apturēts. Tiesaši Silva šeit sako pārkāpums. Silva. Un šeit piespēle un kas par momentu Valmierai šeit. Spēles 7. minūtē. Garām vārtiem un lido. Pieslēdzās tur Balodas komandas kapteinis šim Triki iepātīs vārtu gojumi Selas Leo Gauču. Gauču šajā sezonā 8 spēlēs 6 vārtu. Šoreiz gūt šajā spēlē 4 vārtus, bet te pastamies pirmais moments un vārtu stāps šeit glābi Valmieras komanda no vārtu zaudējumu. Arķems Pozarevskis panāca 2-1. Nu, spēles rezultātu ar Metigumu tad vārtu savos. Vilnis panāca 2-2 tātad. 31. decembrī pametīs un dosies uz Bet Valmiera jau bumbu spēlē. Pārkāpts un noteikums, Rināls Aizups, ļoti neapvienās tur Aizups pret Leo Gaučo. Aktīvi tur cīņa. Un paliek pie Valmieriešiem, šeit sako, kur piespēle un šeit sitiens un... Nē, šeit ir pārkāpums bumbu, šeit gūst vārds Valmierieši, bet ir pārkāpums izdarīts, kā vārds. Tik skatīt ļoti neapvienāt, tur Rasi Daugavpilieši tādu spēlētāji tur dodas, tādu vārdu apmaiņā arī Vladislavs Kurakins tur pieskrien klāt. Skatāmies šeit. Jā, nu, izstāst, ka saskrējās, jā, Dāvis Cucurs tādu ar Kurakinu, ka tādu mazliet tur uzgrūta tāda Peneloza, šis kolumbiešu spēlētājs, un diezgan asi tur, un pēc tam arī, jā, Peneloza tur apgājuši tātad Aizupu. Redzam, te varbūt tuvāk sapratīsim šo situāciju. Nu jā, nu šeit uzgrūta, pagrūta tātad Peneloza. Tātad Cucuru virsū Kurakinam, redzējām tātad tīri ar rokām. Diezgan asi nospēlēja šeit. Neizdodas aizteikties līdz šeit te piespēlēja tagad. Pārkāptam noteikumus tagad. Un šeit tagad centrējums. Un šeit labi iespēja varbūt Valmieriešam sitiens neizdodas līdz galam. Un tagad tev var aizteikties bīstams moments šeit Kurakins glābi savu komandu. Leo Gaučo viens pats tur no aktīvi tiešām devās uz priekšu. Kurakins pēdējā brīdī ar rokām. Iespējams, varētu būt kādu 1-2 minūtes, iespējams, bija šī aizceršanās ar Dāvu Cucuru. Un šeit labi izdodas Valmieriešiem iet sodlaukumā, šeit sako piespēle, bet neizdodas gūt vārds. Labi tur nospēlēt Daugavpilieši. Spēle šajā sezonā, viņam ir 6 vārtu gumi šajā sezonā Valmieras komandas sastāv. Nu šeit redzam ļoti labi piespēlēja. Var veidot saspēli tagad. Un šeit tagad izdodas iet sodlaukumā, un šeit sakos piespēle, un tur sitiens tiek izdarīts, kur Rakins to atvaira. Nav skaidrs vēl čempions, un jā, tātad Valmiera spēles pret Riga FC, nu, un RFS tiksies ar Metelu komandu. Jā, nu šķiet, ka RFS šis uzdevums daudz vienkāršāks ir, bet, nu, šeit sako piespēle. Un te var bīstams moments izveidoties, un nav šeit arī aizmugure fiksēta Luka Olses, tur glābi savu komandu. Nu, likās jau, ka tūlīt tiesnesis nosvilps šajā te momentā aizmuguri. Šeit atkārt, kas tad šeit notika? Jā, nu kļūdījās Valmierieši un atvaira Olses šo te sitienu. Nu, vēl viens bīstams moments Daugavpils. Un šeit tagad iet Valmieras sodlaukumā, šeit sako piespēles sitiens un tieši virsū Kurakinām. Momentu atkārt jau Leo Gaučo tur. Tad nogāž šeit zemē jā Rināls Aizups. Tad Diopu. Silva.
Un šeit piespēle, kur bumbu pie Kurākina. Vladislavs Kurākins spēles 88. minūtē. Šo te momentu, jā, nu pat nesakoju, tur sitiens Kurākins ļoti ātri norieģēja šajā situācijā. Bumbu valmieriešiem. Un tagad gan sako tiesneša Svilpe, kas vien nozīmē to, ka noslēgusies šī spēle no Esplanādes stadiona Daugavpilī ar rezultātu 0-0, tā kā komandas dala punktus uz pusēm.